Šajā 3 perspektīvu epizodē mums pievienojās Elvis Kaminskis, kas ir viens no top nekustamību īpašumu aģentiem Latvijā. Elvis sevi ierindo top 5-niekā, un viņš arī šajā epizodē pastāsta par to, kas viņa prāt sastāda šo topu, kādas būtu summas, ko viņš pelna, kas ir lielākā summa, ko viņš ir nopelnījis vienā mēnesī, kā arī viņa pašizaugsme, kā viņš strādā pie sevis, kas ir jādara, lai būtu labam aģentam, kas vispār ir nekustamo īpašumu aģents un kā nekustamais īpašumu aģents var palīdzēt arī jums. Tā kā droši, ja jums interesē, skatieties tālāk. Elvi, čau! Beidzot mēs tiekamies. Mēs cik jau gadu, 2 apmēram esam runājuši. Hei, varētu kaut kad satikties, mēs esam sastrādājušies šur un tur, bet tā arī nav sanācis satikties. Un kas tad labāks brīdis, kas satikties kādā podkāstā, vai ne? Čau! Precīzi, man liekas, pagājuši nepilnīgi 2 gadi. Varbūt gads, bet, starp gadu un 2 obligāti. Jā. Paldies, ka tu uzaicināji. Nav par ko. Es gribu pateikt arī lielu paldies Ivo Āveru Vidzemē par to, ka mēs izmantojam viņa telpas. Tā kā droši, ja jums kādreiz vajag nekustamo īpašumu aģentūru Vidzemē, droši nākat uz Āveru Vidzemi. Bet, ja jums vajag Rīgā vai Pierīgā, Elvi, tu esi ļoti, tagad pēdējā laikā sociālos biežāk parādies, taisi savu saturu. Pats esi kā nekustamo īpašumu aģents. Cik ilgi tu esi kā nekustamo īpašumu aģents? Precīzi. 5 gadi, 2 mēneši un kaut kāds pāris dienas. Ok. Un kā tev liekas tā, kur tu kotējies? Tu esi, tur ir pats entry level nekustamo īpašumu aģents un tad ir top, kur tu sevi pozicionētu? Vispār bez ego nedomā par savu ego, ja? Par šo es domāju. Jo, ja man pašam gribētos no ego pozīcijas slikt kaut kur tā pa vidu. Bet, ja mēs skatāmies pēc datiem, faktiem, darījumiem un tādiem objektīviem kritērijiem, un tas teikt, tie top 5% Latvijā. Es neesmu top, bet tur drīz būšu. Jāapstrādā, bet no top 5% Latvijā es esmu. Kas tavuprāt ir nepieciešams cilvēkam, lai būtu top aģentam? Tie raksturīpašības? Jā, vispār, ko nekustamo īpašumu, tā kā aģents, ko tu tas darbs no tevis atņem, ko tu prasa, tā kā, kas tev jāiegulda, tas ir gan īpašības, nezinu, gan kaut kādas darbības, viss kaut kas, tas prasa visu. Tas reāli prasa visu, tā kā domāju, kā lai to ietērpt pāris vārdos. Es teiktu, pirmkārt jau tas, ka tu upurēsi kaut kādās situācijās privāto dzīvi. Kaut kādā ziņā tu vari upurēt attiecības, laiku sev, taču arī caur šīm pieredzēm tu iemācies labāk nosprost robežas. Līdz ar to ir jābūt gatavam šo trade-offu, kā saka, angliski veikt. Tad otrā lieta, es teiktu, ir jābūt diezgan tādam ambiciozam, jo ļoti bieži ir situācijas, kad aģenta ikdienā reāli nav, piemēram, tie darījumi, nav regularitāte, nav plūsma, ir augšas un lejas. Tajās lejās, ja nav neviens cilvēks, kurš atbalsta, tad diezgan daudz cilvēki arī atkrīt, viņi pazūd. Līdz ar to ir liela rotācija. Kad tā ir šī ambīcija, ir šis mērķis, tad atkal jau var saglabāt ar savu ritmu, savu plūdumu, kā tu ej pa šo aģenta dzīvi. Un atkal es teiktu, ka mentors ir tas cilvēks, kurš var palīdzēt to saglabāt. Tev ir vairāk mentori, vai tev ir bijis tāds viens izteikti? Iedomājies 5 gadu, teici, ka 5 gadu periodā tev tie cilvēki, labi, varbūt kādu periodu to nebija. Tev ir mainījušies, vai tev ir kur tu esi atradis vienu, pie kura tu visu laiku esi vērsies. Un kā tev ir? Es varbūt atzīmošu un sadalīšu to visu dažādos tādos kā posmos. Pirmkārt, īpašumi, otrkārt, privātā dzīve, un treškārt, vispār mans tas mindsets par uzņēmējdarbību kā tādu. Īpašumos visu laiku ir bijis komandas vadītājs, teamlīderis, mentors, un no pašas pirmās dienas man ir bijis Ritvers. Ritvers Sebris, jā, tiek. Ritvers Sebris. Un sākotnēji pat bija situācija, ka es biju ar Ritveru kopā, viņš bija kā mans mentors, jā. Bija kaut kādi pāris mēneši, ka mēs jau bijām darbojušies, un Ritvers atvērs savu frančīzi, un es vairs nebiju Ritveru. Un tad es jau sapratu, ka viss
to pirmo 9 mēnešu laikā ir izveidojusies tik ļoti tāda spēcīga saikne, kad visi es gribu vai no Ritvaru, vai nevienu citu. Bet tas bija pirmajos 3 gados aktuāli. Pēdējie 2 gadi ir pagājuši. Protams, arī ir visu laiku bijis mentors īpašumos, taču paralēli es arī meklēju kaut kādas šīs iedvesmas, atbalstu, redzējumu no malas. Piemēram, pagājušajā gadā man bija uz 5 mēnešiem mentors, kurš palīdzēja sakārtot manu šo domāšanu par biznesu, kā labāk darboties, ko man mainīt iekšienē, lai varētu turpināt augt. Tad tas cikls beidzās. Tad pagājušajā gada rudenī es paņēmu mentoru, kas palīdz man sakārtot manu domāšanu saistībā ar manu ķermeni, prātu, salikt visu pa plauktiņiem. A-team? A-players. A-players, kā sauc? Mārtiņš Baranovskis, jā. Iesaku visi. Es atceros vispār par Mārtiņu, vispār ne par šo. Es atceros, ka es biju izlasījis tieši Aleksa Ramouzija grāmatu $100 Million Leads, un bija tā, ka es neatceros, viņi bija tik kā video kaut kādi ielicis, un es ielaikoju, vai es arī iekomentēju kaut ko, un viņš reiz atsūtīja man DM-ā kaut kādu ziņu, un man liekas, ka Dievs, cik labs līdnāk. Tā kā Cepurinos viņš tiešām malicis, un daudz ko, manuprāt, viņš ir diezgan topčiks, ir Latvijā kotējis, ne? Es teiktu, jā, man galvenokārt patīk jau, man ir grūti teikt, cik viņš ir top. Es teiktu, ka jā. Sociālajos tīklos, jā. Un man bija svarīgi tas, ka viņš neņem tikai šo pozīciju, kā sakārtot ķermeni, bet viņš iet no otras puses, sakārto savu prātu, sakārtosies tavs ķermenis. Ja šis man patīk, šo es arī neatceros, kurš es dzirdēju, bet tas mūžīgais. If you want to fix your mind, fix your body. If you want to fix your body, fix your mind. Precīzi. Tas ir viens mentors, un tagad man ir vēl coach paralēli paņemt. Sanāk, man ir coach, kas palīdz man pašam attīstīties, Mārtiņš, kurš palīdz attīstīt manu ķermeni, bet arī tajā skaitā prāts, līdz ar to šie 2 savu veidu mentori jau savalkās kopā, plus vēl man ir īpašumos tagad cilvēks, kurš man arī palīdz, atbalsta, bet tas jau vairāk kā team leaders un mentors. Kā tu atrod to rekopiešu un coachu? Jā. Tev ir kaut kāds ārpakalpojumā? Consulting? Jā. Jānis? Jā. Tu arī? Es ar Jāni, es Southwesternā biju pārdevu grāmatas, tā es Jāni zināju jau iepriekš, un Jānis vēl pie tam ir no Alūsas, tas redzēju, ka viņš basketbolu spēlē, un to mums vienkārši komunicējam ikdienā arī. Tieši tā. Tā kā, jā. Pasauli maza. Latvijā vēl mazāk. Un es teiktu, par mentors kā tāds priekš manis ir ritīgs atklājums. Jau pagājušajā gada pavasarī ziemā, kad es pirmo reizi izmantoju mentora iespēju, tikai tad es sapratu, cik ļoti tas palīdz man būstot manu šo ikdienu, to, kā es skatos uz lietām, kā es augu, kā es vai tieši stagnēju, kā tikt ārā no tā. Ļoti patīk iesiep. Ja tu vēl visam domā par mentoru, obligāti paņem. Labi. Jānis klausās mans podkastā. To viņam būs zvans. Bet ne, ok, labi. Back to tev jāsakārto sevi, tev, kā tu minēji arī, viņas ir tas, kas, man tagad ir, kā mums ir 2 meitas, un tas ir visu laiku es esmu bijis pats uz tās robežas, tā kā nekustamības īpašums, man ļoti patīk nekustamības īpašuma attīstīšana, starpniekošana, tas, ko jūs darat, un es kaut kā iešļūku tajā iekšā caur fotografēšiem, man liekas, tas tāds pašs entry level, es esmu tur patās, bet es to savu laiku bišķiņ vairāk varu piekuriģēt, jo, ņemot vērā, kā es minēju, man ir 2 meitas, un tad vienkārši kā aģentam, tev jāupurē savas nedēļas nogalas, gribot, negribot, un vienkārši tas laiks, kad es zinu, kas tiešām var būt kopā, un tā es piekrītu, ka tas varētu būt diezgan traki, cik daudz tas no tevis paņem, jo arī domājot no citas perspektīvas, kad lielākā daļa cilvēku visticamāk zvanīs par īpašumu, visticamāk pēc 5. Ir kaut kāda daļa, kas zvana darba dienas laikā, bet lielākā daļā mājās sēž, aiziet mājās, skatās, nezinu, kaimiņu trokšņā, saprata, kaut kas jāmēģina. Tādēļ tas ir cepurinos jums visiem aģentiem, visi, kas ar to nodarbojas, tā kā es ticu, un kā tu arī minēji, privātā dzīve, gan attiecības, viss tas jūs pieņem otrajā pusītī arī grūti pieņemt. Jūs praktiski tā kā profesionāli basketbols, hokejisti, nezinu, vienalga kaut kādi sportisti, kuriem, ir periods, ka tu visi esi prom no mājās, sorry. Sezona. Kā ir vispār Latvijā ar sezonitāti? Piedod. Es atbildēšu šo jautājumu, bet man interesē, Elef, kā tev iet ar tavu projektu par lauku īpašumu attīstību, par kur tu biji minējis pirms kaut kāda gada? Visi ir nolicies malā. es atzīšos, visi nolicies tādēļ, ka
Zini kā, kad es paskatījos tīri teorētiski uz matemātiku, tāda foršaka aizliedņa. Mums tik daudz side projekti, ko mēs ar sievu esam gribējuši uzdarīt. Ja mums ļoti patīk ir seriāls Mana sapņu māja Britiem, Grand Design. Ļoti patīk tā doma, hei, tu aizbrauc uz īpašumu nofilmē. Tā, kad cilvēks nopērk to īpašumu, ko tu gribi izdarīt ar viņu. Tu atbrauc pēc, 5 mēnešiem, pasies, kāds ir progress. Varbūt pēc 2 gadiem atbrauc kāds ir progress. Man ļoti patīk tā doma, kad uztais tādu mājokļu jautājumu, bet ilgtermiņā. Bet atkal, ir jāēd. Ir jāatrod maizīt, un tad tu saproti, ka tās lietas, pieņemsim, manuprāt, tas ir mans skatījums, tās lietas, kas ir tādas, kas ir, tas būtu rītīgi stilīgi tādu lietu izdarīt, tie paliek ar laiku tādi kā sidequest, un es ticu tajā brīdī, kad tiešām es jutīšos tiešām pārliecināts finansiāli par to, ka, hei, šis rats ir iegriezies, tādā ziņā man nav jādomā ikdienā par to, ka, hei, kas ir nākošais mans klients, vai man vajag vēl klientus, vai kur visiem darbiniekiem jāsamaksā alga. Ar to, paldies Dievam, nav bijusi problēma, bet tādā ziņā, ka tāpatās tas tikai tā, ka tu galvā visu laiku to tur, jā. Bet jā, es ticu, ka tajā brīdī, kad es jutīšos bišķiņ komfortablāk, tad es sāku domāt atkal par tiem sidequestiem. Bet, normāli man paņēma aiz olām. bet šeit ir liels veids, ko es gribētu ielikt, jo te reizē, ka tu man padalies ar šo ideju, es sāku domāt, lauku īpašums, ko šo informāciju darīt. Ir pagājis gads, un teikt, es gribu tādu lauku īpašumu. Līdz ar to tad tas savākās paralēls, es tieši no lauku māju un citiem šiem žurnāliem, kas arī tagad tiek izlaisti, kas ir saistīti tieši ar lauku īpašumiem, es katru reizi spēku un šķirstu un skatos un iedvesmojos, un tad, kādu dienu, bet pamazām virzot šo ideju uz to. Vispār par to lauku māju, to žurnālu un cilvēkiem, kādus īpašumus cilvēki attīsta un tiešām, kas saved kārtībā, ceru par no cilvēkiem. Es būvniecībā esmu strādājis, zinu, kā tas darbu prasa ieguldījumu. Un tad pašā laikā daudzi dara vēl pie tiem pašiem spēkiem, kas man liekas, kā jau latvietis. Jo tu ņemts atkalpojumā būvnieku laukot. Tā kā ceperi nosmu. Bet es ceru, ka mēs uztaisīsim kopā, proti nevis kopā vienu īpašumu, bet vienlaicīgi. Jā, šitā otrs puses varētu nesaprot, viņš kopā taču īpašumu. Mēs neesam kopā. Bet, kā teici, ka tu kotējies, tu saki, drīzumā tu būsies top 5. Kas tavuprāt ir top 5? Tas ir tīri tavā portfeļa lielumā? No īpašuma puses, vai tas ir portfelis, paskaidro varbūt, kas ir portfelis, lai saprotu. Visi, kur klausās, portfelis nozīmē, ka objekti, ar kuriem, piemēram, manā gadījumā ir noslēgta vienošanās, un es uzņemos atbildību par viņu pārdošanu. Un tad atkarīgs no mana portfeļa izmēra un objektu skaita, cik tad īsts portfels ir liels. Un viņš rotē. Un gada laikā viņš noritē. Īpašumi pārdodās, jauni īpašumi pienāk klāt. Un tad atbildot to jautājumu, tas atkarīgs no portfeļa lieluma. Savā ziņā jā, bet jo lielāks portfels, jo mazāk iespēja veltīt katram īpašumam uzmanību, lai viņu pārdotu. Līdz ar to es teiktu, tas top 5% iekļaujās ar pirmkārt to, cik katrs cilvēks individuāli spēja operēt ātri ar savu prātu, cik viņš efektīvi var darboties, cik efektīvi spēja plānot savu laiku un vispār kopumā, cik viņš ir viegls un cik viņš ir pieredzējis. Jo tajā mirklī, kad nav pieredze, katrs tas mazais izaicinājums viss tā nav līdzsvaru. Atkal to loģiski pretēji, jo vairāk pieredze, jo vairāk īpašums var paņemt, un jo vairāk īpašums var paņemt, jo vairāk, teiksim tā, klientiem tu gada laikā spēj palīdzēt pārdot viņu īpašumus, īstenot viņu sapņus un tik līdz tam konkrētajam punktam. Tev ir bijis kādreiz tā, ka tu zini, ka tev portfelis ir liels, iedomājies, nezinu, tu esi sapratis to, ka es vairāk nevaru uzņemt, un tev ir tiešām bijis kaut kāds labs īpašums, un viņam esi pateicis, tā kā piedodiet. Ja tas būtu, nezinu, 3 nedēļas atpakaļ, pirms noslēdz to līgumu, tad jā, es paņemtu, bet ir bijis. Bet tas nav bijis tagad pēdējā laikā, tas ir bijis pirms tam. Pēdējo 2 gadu laikā es apņēmies tā, ka es vienkārši ņemu visu, kur es redzu savu kaut kādu loģiku, kur būtu man arī loģiski palīdzēt. Piemēram, ja strādā Rīga pie Rīga, tad es neņemu īpašums, kas ir Cēsīs. Un man, piemēram, pēdējā šajā periodā ir bijuši daudz īpašumu, kur ir ļoti labi īpašumi, kas ir
ārpus šī reģiona, kurā es strādāju, kuriem es pateicis, nē. Bet es saku, liederis kādu citu kolēģi kontakts, kuram es saku uzticos, un tad šis kolēģis gan palīdz šim cilvēkam. Ja mēs runājam par Rīgu pie Rīgu, tad ir bijis, bet kā minēju pēdējo 2 gadu laikā, es cenšos vairāk atrast veidus, kā es varu iemācīties plānot savu laiku un savu ikdienu tā, lai es varu paņemt un palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Bet tāpat un galvā ļoti bieži šau ārā korts tas, ka es jūtu sasniedz pēc 15 objektu slieksni, likvīdu objektu slieksni, kur viņiem ir interesi, viņiem ir aktivitāte, viņiem ir kustība, un viss, tas ir mans limits. Un kad ir tā, tad, protams, atkal saku pārējiem, nē. Ok, vienkārši es mācos no savām kļūdām. Iepriekšējā sērijā ar Ivo bija daudz terminu, kur pēc tam cilvēki prasa, ko tas nozīmē? Likvīds īpašums. Okay. Terminoloģija. Likvīds īpašums nozīmē, ka, piemēram, ir objekts, tu viņam sataisīs visu mārketingu, visi posti, sludinājumi, sociālo tīklu, kaut kādi materiāli saturs. Un, kad tu esi viņu dabūjuši, tuvāko pēc 2 nedēļu laikā pēc īpašuma iegūšanas, tev pa viņu ir aktivitāte. Ir zvani, cilvēki interesējas, viņi grib apstīties, darījumi virzās priekšu, darījumi notiek. Tas ir likvīds īpašums. Un turpretī nelikvīds ir īpašums, kuram viss ir izdarīts, bet pa viņu vienkārši nav nekādas kustības, nav zvani, nav intereses, viņš vienkārši stāv. Bet tas ir tā, ka tas nelikvīdais īpašums, viņš ir ļoti īpatnējs. Tādā ziņā, ka tam īpašuma rekupieņos dzīvoklīts, nezinu, Purčikā pa 70,000 ir ļoti liels tirgus, kam nepieciešams. Tas ir tas, manuprāt, tas uz krējums, nekustamā īpašuma aģents. Tā sauksīt, cerams, ka tā var to saukt. Bet tur, kur ir īpašuma pa 1 miljonu, nezinu, tur mājas unīšos, visticamāk, ka tur tie pircēji krietni mazāk, un tādēļ tas arī skaitās, ka nelikvīds. Es gribu saprast, vai es pareizi sapratu to. Idejiski, jā. Bet nelikvīds var būt arī tajā mirklī, kad cena ir par augstu. Kopumā īpašums ir likvīds, bet viņu ir padarījis nelikvīds tieši šis cilvēks, kurš viņu pārdod. Kad cena ir noteikta kosmiska, un līdz ar to cilvēki vienkārši neinteresēs par viņu. Kā ir pieņemsim rekur, iedomājies, tev tagad atnāk cilvēks, saka, ka es šo īpaši nevaru pārdot, jo viņš tiešām ielas tagad cenu ir, nezinu, 200,000, reālā tirgus cena ir 100,000. Kāda ir tā, nezinu, reakcija no cilvēkiem, kas redz, pieņems, tagad viņš izdomā, nē, tu tagad sadarbosies, un jūs nolaižat tiešām par 100,000 to cenu. Nav cilvēkiem uzreiz kaut kāds tāds šķīps skatiens, kad tas cenu maiņa vai cik bieži tā notiek. Vispār labi, tā ļoti liela starpība ir 2, bet es pieņemu, ka tāda arī gadījumi. Labs jautājums. Es teiktu, 80% no visām tikšanām, kuras veidu satikties ar klientu, īpašuma vērtība, ko viņi grib, ir augstāka nekā realitāte ar pārdot. Tikai var saprast pats no 10 īpašumiem 8 ir pārcenoti. Bet jautājums, pēc cik pārcenoti? Zini, kā? Dažādi. Bet tev... Sākot ar 5-10%, beidzot to pašu, ko tu tikko minēji, piemēru. Man ir bijis situācija, kas aiziet tikties ar īpašnieku, un viņiem stāvēja sludinājums par 620,000. Es uztaisu izpēti uz 330,000. Tieši tas pats, ko es tikko pastāstīju. Un galvenais, nevienmēr ir situācija, ka viņiem ir šoks. Šajā konkrētajā gadījumā vispār bija tā, ka es pasaku cenu, un īpašniekiem ir tāds, mums jau likās, ka tā varētu būt. Okay. Zini, kā iemetīšu sesē, varbūt izšausies, tu jau nezini. Jā, ir dažādas situācijas, un lielākoties cēnie uzliek augstāk, tāpēc, ka viņiem pašiem ir emocijas par šo konkrēto īpašumu, viņiem ir augstāks vēlmes, ambīcijas, viņiem kaut kur tālāk vajag jau šo konkrēto naudu ieguldīt. Līdz ar to viņi ieliek augstāku cenu ar cerību. Un, tad, protams, kad es pasaku reālo situāciju, viņiem ir vilšanās. Ir cilvēki, kuri pat saka, ka bezmazliet, kad es apzināti citu cenu uz leju, realitātē mans uzdevums jau ir tieši izslēgt emocijas un vadīties tikai pēc faktiem un darīt visu, lai strādātu īpašnieku labā. Līdz ar to arī manās interesēs ir pārdot īpašumu pa augstāko cenu, lai tiešām tas būtu tāds ievērības cienīgs darījums. Lai tas pats pārdevējs. Jā, tieši tā. Laimīgs. Lai var iegūt savu nākošo īpašumu potenciālu. Jā, tu vari pastāstīt varbūt vēl vienu lietu, vienkārši, lai saprastu, pieminiet cenu banku. Cenu bankā tiek reģistrēti visi reālie veiktie darījumi, vairāk vai mazāk tādēļ. Jo, cik es noprotu, lielākā daļa cilvēku pasvērsies esā, māja ir pa 500,000, man ir čučut labāk, es lieku 600,000. Ja, varbūt var pastāstīt, kā orientēties, varbūt pirms tavas piesaistes. Var palīdzēt cilvēkiem, kuri negrib tos aģentus izvērtēt, kā būtu bišķiņi
pareizāks tas workflows cilvēkiem, ja viņš izdomā, hei, es gribu pārdot savu īpašumu, man ir laiks pašam uz saviem pleciem, nu, tā kā es varu atveltīt savas tās stundas dienā, man nav problēmas izskreidīt, izdarīt, un kā viņam vajadzētu rīkoties. Pirmkārt, jau cilvēki, kur negrib sadarboties ar aģentu, jums nav jāsadarbojas. Bet tas, ko es iesaku izmantot, man liekas, tīri loģiski tādu soli spērt, vismaz sazināties ar viņu, saprotat, cik aģents saka, cik var pārdoties īpašumu, vismaz jums būs zināma cena. Nevis šaut vienkārši uz dūlo debesīs ar cerību, ka, sajies, jā, nesaies, tā, reti, kad sajiet. Protams, it ceļuši, ja mēs skatāmies uz kaimiņu īpašumiem, tas ir vienkārši crazy, jo vienmēr liekas tā, ka mūsu īpašums ir labāks, tas nekas, ka kaimiņam ir tikko viss atjaunots un iespējams viss pat ir labāk. Jā, tās ir mūsu emocijas. Tur jau ir bijis un nostāvējis, man ir pārbaudīts. Protams. No, ceļš, ja mēs salīdzinām kaimiņu īpašumiem, tad mans ieteikums drīzāk būtu paņemt kaimiņu īpašumu, objektīvs izvērtēt viņu, vai tiešām viņš ir labāks vai nē, un tad drīzāk piekurģēt šo cenu uz nedaudz uz leju. Kā tu izvērtēt? Nu, ja diezgan bieži ir īpašums 4 bildes cena. Uzvanīt sludinājumiem, tas ir arī variants. Protams, atkal vai jūs jūties ērti runājot pa telefonu zvanot, un vispārīgi vai jūtas ērti tā vienkārši svešiniekam jautājums uzdot. Bet mans ieteikums būtu vispār uzvanīt vienkārši citiem šiem sludinājumiem, kas arī tirgojās tikpat labi, tas ir vienkārši parunāties ar kaimiņu. Un tev kaimiņš pateiks, kāda ir tā reāla situācija. Vairs nebūs jāmin un jācenšas izzīlēt, vai tā cena kaimiņam ir atbilstoša vai neatbilstoša. Kaimiņš jau pateiks, vai ir interesi vai nav interesi, cik ilgi tirgo, kāda cena sāka pārdot, kāpēc nav izdējas pārdot. Un to jau vajadzētu noskatīt pa telefonu, apzinot šos līdzīgos. Un pēc tas tā gan. Ko jūs darat? Jā, to daram parasti mēs, jā. Tieši tā. Līdz ar to, kad šī informācija ir ievākta, to jau var izmantot tikai, lai noteikti savu īpašumu cenu. Varbūt tiešām ir labāks īpašums un varam pārdot dārgāk mūsu. Jā, nu, bet kā vajag piezemētāk skatīties. Labāk rēķināties ar mazāk, un pēc tam saņemt vairāk, nekā rēķināties ar kosmosu, un beigās tevi nosēdiņu bišķi. Jā, man ļoti patika, ka tev bija reklāma vienu brīdi, tas bija diezgan paseni, bet es to reklāmu pamanīju un likos, tas ir piedāvājums. Man interesē, kā tu ar to reklāmu viss beidzās. Tev bija piedāvājums, kad, ja tu nepārdod īpašumu, ja nemaldos 3 mēnešus, 6 mēnešus, tad 93 mēnešu laikā, tad 1 mēneša komunālos tūs sauc. Kas ar to dīlu notika? Pirmkārt, jau tagad ir vēl, manuprāt, trakāks piedāvājums, trakāks offers. Tajā laikā, kad es piedāvāju nosaka komunālos, man liekas, ka 1 vai 2 klientus, vienam vai 2 klientiem palīdzēju, sadarbojos. Nosaka komunālos vai? Nē, es palīdzēju pārdot un paspēju pārdot. Viss kārtīgi tā, man sagāja. Sajies. Man sagāja. Bet, diemžēl, diezgan daudzi izgāja cauri visam ciklam, un beigās mēs pat neaizgājām līdz sadarbībai. Ja tur pašā saknē nevarēja vienoties par kaut kādām lietām. Tagad man bija tikko piedāvājums reklāmā pārdošu 90 dienu laikā, vai arī varēs man nemaksāt komisiju, bet es tāpat turpināšu pārdot tavu īpašumu, tad tikai tālāk bez maksas. Un vēl nav bijis neviena situācija, kad man būtu jāmaksā. Nu jā, ja tu jau izvērtēji. Tur tā aģenta būtība laikam ir, ka jūs to tirgu nosakat, jūs nosakat tirgus situāciju, un jūs redzat, kā tu saki, bez emocijām, tu zini, kādā ciparā tam īpašumam ir jāiziet ar mūsu aktivitāti, mūsu piesaistam veiciet aiziet, tā kā es savā ziņā makes sense. Cik ilgi pieņems? Nu labi, tagad kāds izdomā, tuliņ Elvi paņemšu pie dziesmas. Pieņems tu 9 dienu laikā nepārdot to īpašumu, uz cik ilgi laika tas, sadarbība. Cik ilgi laika vajadzēs, lai pārdošu? Man pirmkārt... Jūs jūties tava atbildība finansiālā beidzas, un tad pēc tam vairāk nav ekskluzīvais līgums, bet tad palīdz turpināt. Jā, protams, jo tas ir mans vārds, ko es teicu, un es savu vārdu turu, ja es pateicu, ka es pārdošu īpašumu, tas viņu pārdošu. Ja tas ir bez maksas, neko darīt. Es esmu kļūdījies vai esmu kaut kādas lietas pārvērtējis. Šis man patīk vēl. Es jau toreiz redzēju tev reklāmu, likas. Beidzot, ko reklāmu, jo diezgan daudz, un es strādāju daudzām aģentūrām, un ir tas jautājums, ko varētu, es piedāvāšu bezmaksas vērtējumu, un
to visu piedāvāt. Tas nav Jā. īsti piedāvājums. Un bezmaksas vērtējums par ir iekļauts visos gadījumos. Jā, tur jau tā lieta, bez vērtējuma nevajadzētu tirgot. Jā. Ir aģenti, es dzirdējis, ka tā arī ir, kur cilvēks pasaka, es par savu, nezinu, pieņemsim, man ir dzīvoklis Priekuļos, es par viņu gribu 100,000, un aģents saka, nu labi, mēģinam. Tā nevajadzētu. Ja aģents tā dara, tad varbūt izvērtējiet kārtīgi, kas tur notiek, nenotiek. Plus vēl ir ļoti labs kritērijs un sava veida filtrs tirgū. Ja aģents strādā, piemēram, uz zemāku komisijas procentu, tas nenozīmē vienmēr, ka tas ir labāk. Jo komisija tas tikai viens aspekts, bet tas jau nenozīmē, ka būs mazāk komisija, ka jūs saņemsiet vairāk. Tas, iespējams, tieši nozīmē pretēji, ka viņš nevarēs objektīvā un tādā ātrā salīdzinošā laikā pārdot, jo viņam ir pārāk daudz īpašumu, kuriem viņš strādā, līdz ar to viņš nevar strādāt konkrēti ar jūs, lai dabūtu augstāko cenu. Beigās, kad, piemēram, aģenti, kurš strādā ar augstākām komisijām, kas, piemēram, 5, 6%, 4% kādam kā kurš. Atkarīgs no īpašuma. Atkarīgs no īpašuma vērtības, atkarīgs no lokācijas, daudz mainīgiem faktoriem. Aģentē skaitā. Tas aģents, kurš strādā ar augstā komisijas procentu, viņam vajadzētu būt arī tā, ka viņš strādā ar konkrētu objektu skaitu, kas portfelī viņam tajā brīdī ir. Līdz ar to viņš var fokusēties uz katru konkrētu īpašumu pārdošanu, un viņš var tiešām dabūt šo īpašumu augstāko cenu. Un plus jāņem vērā to, ka aģents jau ir arī svarīga pozīcija gan pircējiem, gan pārdevējiem. Tas nozīmē, ka pircējs atnāk uz īpašumu, kur ir aģents. Super. Viņš var būt drošs, ka darījums būs viegls, patīkams un viss jau vajadzīgais būs nokārtots. Tā vajadzētu būt. Vajadzētu tā būt. Bet tieši tā vajadzētu tā būt. Bet ir stereotipi vēl aizvien palikuši, manuprāt, no vecajiem labajiem. Jā, diemžēl ir stereotipi, diemžēl es teiktu, ka ir vēl joprojām arī kaut kādas situācijas un aģenti, kuri liek par šo manīt un rada kaut kādas šīs šaubas, bet rūpējamies par to, lai šīs stereotips tiktu mainītas pozitīvo pusi. Es domāju, ka jums arī sanāk, jums tā diezgan skaļi esat un pagaidām arī nav bijuši beigo, manuprāt, publisku sūdzību pret jums. Tādā ziņā ir cilvēki, kas saka, kur jūs pārdodat, cik, manuprāt, jūs reklamējat 6,2% dārgāk nekā tirgus cena, ka pret pircēju tas ir nepareizi. Jā, to arī pametot. Intereses pēc kā tu to definē, tādā ziņā to visu situāciju, kad, jo ir, kad rekord arī, atkal citi aģentūri ir cilvēki, kas saka, jūs redzu avertu, es nesatarbojos, es pirkšu to īpašumu dārgāk, nekā viņa reālā vērtība. Paldies par jautājumu. Es cerēju, ka tu viņu uzdos. Jo man liekas, sen neviens nav viņu uzdējis un nav sanācis par viņu diskutēt. Pirmkārt, jāņem vērā to, ka, pircējiem radušās šīs emocijas, vai viņš kādreiz ir jūties aizvainots vai jūties kaut kādā ziņā aizskarts, diemžēl mums ir jāizvēlas, kurā pusē mēs strādāsim. Jo pircējs labi izpild savu darbu, kad viņš ir cenu nostis uz leju nokaulējis. Pārdevējs labi ir izpildījis savu darbu, ka viņš ir cenu noturējis vai uzkaulējis viņu uz augšu. Un strādājot abās divās frontēs, īsti nekāds rezultāts konkrēts nevar sanākt. Līdz ar to mēs strādājam pārdevēja interesēs. Par sevi varu minēt, ka man ir svarīgi, lai arī pircējs jūtas labi. Tāpēc, ja kādreiz pircējiem ir kāds šis aizvainojums, ko iepriekš minēju, tad ir jāsaprot, ka lielākoties aizvainojums veidojas tieši tajā situācijās, kad tiešām par īpašumu ir bijis liela interese, liela aktivitāte, un beigās sanāk kaulēt cenu uz augšu. Un tajā mirklī, kad sāk kaulēt cenu uz augšu, es cenšos pamatot pircējiem to, kad es nevaru tīri pēc tā, piemēram, Olaf, tu man patīc, atkal cilvēks X man nepatīk, tāpēc kur pārdošu tev. Tas tā īsti nestrādā. Tev ir atbildība pret pārdevēju. Jā, tieši tā. Precīzi. Un līdz ar to vienīgais objektīvais kriterijs, kā es to varu saprast, kuram tad īsti pārdot ir, tas, kurš spēj piemaksāt un kurš spēj samaksāt vairāk. Kā it viņus un rekur? Tagad es tev uzņēmu, Elvis, redzu, tev ir sludinājums, baigi interesantais īpašums, gribu apskatīt, bet tu jūti, kad ir tā palielināta interese, tur laicīgi pabrīdīt to, ka, ir vairākas apskates, kur potenciāli tā cena varētu, kustēties kaut kur, tu to nokomunicē, vai kurā stadijā tu to nokomunicē. Tā, ka tas cilvēks ierodas, vai jau telefoniski, vai... Pēc situācijas. Ja tā situācija ir tāda, kā tikko minēja, ka aktivitāte jau pašā saknē ir ļoti liela, es vienmēr to nokomunicēju pa telefonu, lai pircējiem atnākot uz īpašumu nebūtu pārsteigums vai šoks, ka par to, ka, kāds ir, ka kalē cenu uz augšu. Es tev cenšos pastāstīt. Ja ir situācija, ka
pa telefonu, aktivitāte bija tāda, so. It kā bija, bet nebija nekas tāds. Viņš atnāk uz īpašumu apskati. Es saprotu to, ka viņš jau ir, piemēram, 7. cilvēks, kurš pateicis jā vārdu, es viņam pats pastāstīšu, ka, dotajā brīdī situācija ir tāda un tāda, un visticamāk cena tiks kalvāta uz augšu. Un arī tad es viņam iedrošinu un pastāstu to, ka tāpat pēc apskatēm es zvanīšu vēlreiz visiem pircējiem, kuri pateikšu jā vārdu, un tad jau tālāk skatīsim. Tieši tā, varbūt 6 noliks un nebūs. Precīzi. Un starp citu ir bijis situācija, ka no 10 pircējiem 5 cilvēki pasaka jā vārdu apskates laikā, un es pēc apskates zvanu viņiem, lai pārliecinātos par viņu šo lēmumu, un 3, piemēram, pasaka, oi, nē, mēs jau pārdomājam, tas bija tikai tāds. Pirmais impulss, jā. Un beigās tur sanāk uzkalēt kaut kā cenu uz augšu, bet beigās tā cena, kas tiek uzkalēta, ir 1000–2000 eiro, kas, atkal tikai parāda šo cilvēku interesi. Tā kā mērķis jau ir darboties un darīt visu tā, lai tas būtu cilvēcīgi un visām pusēm tas būtu, saprātīgi. Kā ir? Pieņemšu rekoru. Iedomājies, tev ir īpašums, uztaisīšu tādu Latvijas situāciju. Ir īpašums, tev viņš stāv rekur jau 80 dienas, jā. Un tev cilvēks pasaka, jā, es ņemšu. Pēc tam, paiet laiks, jā, tu nezinu, tur tajā pašā vakarā uzvani vēlreiz, un viņš pasaka, nē. Tomēr nē. Tu viņu mēģinātu tā kā nē, varbūt tomēr tev patika tas. Es tev gribu Protams, es mēģināšu. Jo, jāsaprot ir tas, ka pārdošana ir ceļš īpašumos, ir tas, ka mēs spējam un mēs palīdzam cilvēkiem pieņemt šo lēmumu, bet lēmumu, kurš viņiem jau tāpatās ir zināms, kur viņi nespēja, teiksim, tā sadūšoties un nespēja uzdrīkstēties pieņemt. Kā, piemēram, pircēji, es redzu, ka viņš ir iededzēts īpašumu, viņam viss patīk, viss apmierina, bet beigās viņš vienkārši saprot, ka tomēr nē, tikai tāpēc, ka vienkārši ir nobijis. Jā, precīzi. Komforta zona, tu izkārši ņērē. Precīzi. Un kad viņam ir šī situācija, jā, tad es viņu centīšos strādāt, jo es redzu, ka tam cilvēkam acis deg par to īpašumu, viņam vienkārši ir bailes, kuras liedz viņam spēt šo nākamo soli. Vai tas nozīmē, ka es tur viņam pušošu, tur kaut ko cenšos izdarīt? Nē, robežās. Jā, tieši tā. Es centīšos viņu saprast un sapratīšu vispār, vai tas viņam ir vai nav atbilstoši. Ja viņš pasaka to, ka tur nekādīgi tur lokācija nedara un viss, kas tur ir, nav atbilstoši, tur istaba pa mazu un vēl kaut kas, man jau nav jēga tur vai pušot dzīvoklis, ja šiem nebūs tāds, kas viņam atbilst, un ja arī viņi beigās tur nopirktu vai māju, ja viņš beigās arī nopirktu, viņš nebūtu priecīgs. Es jau gribu beigās satikt uz ielas cilvēkus, kuri ir priecīgi par sadarbību, ar kuriem varam būt draugi paziņas tur uz visu atlikušo laiku. Tā kā... Kā mēs iepriekš minējām, Latvija ir maza. Un tu arī attiecības bojāt. Biznesa dēļ arī uzskatu, tas ir muļķīgi. Man patīk, un es arī šo konceptu cenšos ieviest, pie viņu pieturēties, ka biznes ir viens, bet biznes bez cilvēkiem nevar eksistēt. Tas nozīmē, ka vienmēr, jebkurā situācijā cilvēki ies pa priekšu, jebkādam darījumam, naudai un visam pārējiem. Jo bez šiem cilvēkiem mēs pat nebūtu tikuši līdz tai pozīcijai, kur mēs varētu kaut kādu biznesu veidot. Tāpēc man ir reizēm cilvēki, kuri man saka, hei, tu vienkārši tā palīdzēsi, un tu būsim reāli, tāpat es gribu kaut kādu savu labumu. Protams. Loģiski, mēs darām lietas naudas. Mēs darām kaut kādas lietas, kas ir saistīts arī ar finansēm, par atalgojumu un vispārējo, bet tā ir tāda enerģijas apmaiņa. Es savu laiku novērtēju, bet es arī dodu visu maksimālo priekš tevis, lai tiešām tu varētu izjust to, ka tu esi konkrētajā brīvībā, tu vari būt jebkurā pasaules malā, bet es parūpēšu tavu īpašumu. Tā ir enerģijas apmaiņa. Es cenšos skatīties uz to tā. Bija labi. Vairāk tādus aģentus kā tu vēl. Paldies, tā. Ko tu darīji pirms tu biji aģents? Random lietas. Ļoti random lietas. Es redzēju vienā video, ka tu elektrību esi vilcis arī elektriķis. Es visi elektriķis. Un es esmu, man liekas, laika posmā no 16 gadiem līdz 22 gadiem. Tik daudz lietas darīšu. Es biju kā krāvējs pavasarām, kad man bija 16 gadi. Es negāju uz 9. klases izlaidumu, jo es strādāju kā krāvējs. Es biju viens no 3, jā, tieši tā. Un man patīk, ka tas darbs. Es cēlos 5 no rīta un braucu un nesu smagas kāstas sagaļu. Redzēt. Jau no tā laika vēl palikuši muskuļi, jā. Es biju krāvējs, es strādāju Gateros, kad bija arī nepilngadīgs.
un tur kārtīgi apčakarēju. Tad es biju strādājis guļbūvējs, es biju strādājis logu ražotnē. Tas viss notika no 16 līdz 18 gadiem. Smieklīgā ziņā ir diezgan daudz kotējās ar nekustiem īpašumiem. Nu, kaut kādas saistības tur ir, jā. Un tas, protams, tas bija pa vasarām, nevis tā, ka Jā. es nemācījos. Tikai man bija 18 gadi, es jau biju, var teikt, pabeidzis tehniku un es pārācos uz Rīgu. Un tajā laikā es gan pirku pārdevu mašīnas, gan es vienkārši strādāju jau kā elektriķis. Un sākotnēji es strādāju kā elektroniķis, nevis pat elektriķis. Es vienkārši braucu. Elektriķis, tas, kurš vāc, piemēram, visās šajās telpās vārdus. Elektroniķis, tas, kurš, piemēram, stāv tur, nezinu, stāv, bet sēž, piemēram, pie galda un lodē visas tur platītas. Okay. Nu jā. Un es 4 gadus biju strādājis kā elektriķis. Es par to arī biju izmācījies tehnikumā. Un pēc interesantākais tas, ka, kad es aizbraucu uz Rīgu, es kaut kādā uzņēmumā sāku strādāt, pagāja 2 nedēļas, sapratu, nebūšu. Viss slikti, viss toksiski, es te negribu būt. Es pēc darba vienmēr, kas beidzos parasti 5, braucu uz haltūrām. Haltūras meklēju, kur nu var atrast. Es aizgāju uz citu uzņēmumu, kur arī es pastrādāju kaut kādu mēnesi vai 2 nedēļas, atkal aizgāju prom, sapratu, ka nebūs. Kā tu redzi, tendences laika tā ir, kad uzņēmumā kā tādā nevar pastrādāt. Pēc tam es sapratu, ka mans trūkums ir konkrēti viena tāda niša kā elektriķim. Es nezināju un nesapratu īsti, kā likt tās sadalas kastes, kur visi automāti slēdz un viss pārējais lietas. Es sapratu, man vajag atrast uzņēmumu, kurš dara tikai to, un beigās es biju pastrādājis kaut kādus 3-4 mēnešus uzņēmumā, kurš ražoja sadalas kastes priekš Bitcoina lielajiem skapiem elektrības. Līdz ar to es tikai to varēju izkopt. Un pēc tam kaut kā 2 gadi pagāja, kur es strādāju kā elektriķis, un es strādāju palēm strādāju vai nu viens pats, vai nu kopā ar vienu citu cilvēku, kurš bija man kā partners. Pirms tam es vēl biju paspējis pastrādāt Amerikā, bet es biju atkal pilnīgi kaut kas cits un saistīts ar celtniecību. Tā kā tādas dažādas sfēras. Un pats interesantākais bija tas, ka pēdējais gads, kad es strādāju kā elektriķis, un pirms es sāku strādāt kā aģents, man pagāja paralēli studējot. Es pa vakariem braucu labot citu elektriķu kasjakus, piemēram, mājā pazudus elektrība, un nav izskaidrojums, kāpēc pazudus. Tur, piemēram, visi drošinātāji strādā, nekas nav nodedzis, mistika. Un tad es braucu un meklēju, kurš tad ir citu elektriķu kaut kādas šīs pieļautās kļūdas, un es viņas laboju. Un tas bija pēdējais gads, kā es pa vakariem slēgu strādāju, un tur, es pat teiktu, turēju ļoti labi nopelnīt priekš studenti. Tā. Vispār runājot, elektriķi ļoti pieprasīts. Jā. Amats tagad arots ir, un tagad ir, manuprāt, skatījos pētījumos, ka elektriķis būs, ja tu tagad strādā kā elektriķis, tev spoži nākotni priekšā. Viss kā attīstās. Jā. Tad, ja tu esi autoelektriķis, tā vispār cepur. Jā, tā ir. Es arī nesen par to tieši biju domājis, bet es sapratu, ka pirms tiem 5 gadiem, kad es pieņēmu lēmumu beigt strādāt kā elektriķim un vienkārši sākt strādāt kā aģentam, tas ir bijis labākais lēmums, kāds varētu būt. Jo tajā mirklī jau nebija tā, ka es tikai strādāju kā elektriķis, es tur paralēli pirku mašīnas un pārdevu. Hobija līmenī tādas lētas mašīnas, protams, bet pirku un pārdevu. Es palīdzēju Pakistāņiem pārdot viņu mašīnas un indiešiem. Tāpēc, ka Latvijā neviens viņiem neuzcējās, līdz ar to tad man bija iespēja, teiksim, tā šo pozīciju paņemt. Ja man bija startups tajā mirklī. Es vēl studēju kā trenerīts. Tā kā darīju visu kaut ko. Un es visu to nogriezu nost, sapratu, ka nē, īpašumi varētu būt, ka tā būs mana tāda sirdslieta un mans aicinājums. Sagāju. Atkal sagāju. Jā. Okay. Tu teici, jā, ka varēja diezgan daudz nopelnīt kā students. Varbūt tu vari padalīties, ja tu esi ar mieru, proti, kas ir bijis, nezinu, tādi milestone tev finansiāli, nezinu, vai tas ir mēneša griezumā vai gada griezumā, kā nekustamā īpašuma aģentam, proti, ko tu esi nopelnījis. Jo visi zina to, ka nekustamā īpašumā tev nav fiksētās algas. Tu nopelni no tā, no darījumiem. Un es ticu, ka potenciāli ļoti daudziem aģentiem ir tā, ka ir pa 0 mēnesi, 2, 3 dažreiz, bet, Tā lieta arī jāatcerās kā aģentam, bet kas ir bijis tavs topčiks, nezinu, ko tu esi gatavs padalīties, ko tu vari padalīt. Okay. Tu nā pa kopējo komisiju vai manu daļu? Es domāju, tavu daļu. Tavu daļu? Manu daļu. Mana daļa, nē. Tu esi par savu jau vari padalīties. Okay. Mana daļa lielākais, kas ir bijis 25.
mēnesī. Un interesantākais fakts, ka tas bija pēc 9 mēnešu tukšā posma, kur pa 9 mēnešiem man nebija pat pusi no tā bija. Jā, nu kā es saku, ir Jā. tie. Tad ir tas, es nekad nemērēju, pieņemsim aģentu, jo es atceros, ir bijuši aģenti, ar ko es runāju, ka, kur šajā mēnesī jūs nopelnīju X naudu, jā, nu. Un tad es paskatījos, tā kā painteresējos kaut ko, un tad es pamanīju, ka 3 mēneši neko nebija nopelnīts. Tad izvalc vidēji, tad, jā. Ir ok, jā, ka izvēlēt vidēju. Jāņem vērā, protams, to, ka iepriekš arī pieskārāmies, kas ir top aģents. Es ticu, ka tuvākā vai tālākā nākotnē es varēšu būt tajā nevis top 5%, kas jau ir ļoti labs rādītājs. Tur jau nav daudz aģenti. Tie ir, piemēram, top 50 aģenti Latvijā. Bet cik vispār aģenti ir Latvijā, piedod? Precīzi nepateikšu, bet ap 1000. Ap 1000. Jo ir tādi, kas ir, piemēram, tik aktu aģenti. Lai es saprotu Jā. matemātiku, kas ir, jo ja ir 100 aģenti, tad 5% tas 100, Jā. 1 no 20. Jā, tieši tā. Bet tā kā uz 1000 aģentu fona, tad es top 50 iekļaujos. Bet es tā kā neesmu gatavs samierināties ar to, ka es esmu top 50. Es gribu būt, top 5 vai top 1. Vienkārši nav jau tādas konkrētas statistikas, kas parādītu vai pateiktu, ka šīs aģents ir tajā top 5. Tas ir vienkārši cik paši savā starpā var komunicēt. Labi, piedod vēlreiz atgriežot pie tā. Tu to top 5 vērtē proti pārdotojas īpašumos skaito vai komisijā? Tieši komisijā. Okay. Jā, tieši komisijās. Labi, un kas tavuprāt, ir tie griezti, nezinu, top 1%? 1%, top 1%, jā, kas 10 labākie. Es teiktu diapazons, bet kopējās komisijās no 300 līdz 400 tūkstoši. Gadā, jā. Nu, Mēnesī. Tu pateikt mēnesī, liktos, vai labi, es dodos uz strādāt par aģentu. Jā, bet jāņem vērā to, ka tas ir pirmkārt aģentiem, kuri ir kādu laiku tirgu, kuri ir pieredzējuši, kuri ir gājuši cauri kaut kādām šīm izaicinošajām problēmu situācijām, kuriem ir pieredze, kurš spēj stresa situācijās būt mierīgi. Un beigās tā komisija uz to kopējā darbu, kas tiek ieguldīts, viņi pat tur neliekas nekas tāds. Jo, lai sasniegtu to līmeni, ir jāiziet cauri diezgan daudz cikliem, grūtībām, izaicinājumiem. Pat esošajā pozīcijā, lai tiktu līdz esošajai pozīcijai, jau ir bijis diezgan izaicinoši posmi, kā, piemēram, pagājušais gads. Jo man bija arī pauze paņemta, tas nav noslēpums. Tā pauze bija 9 mēneši. Un šo 9 mēnešu laikā es gan, protams, darīju kaut kādas lietas. Nebija tā, ka es pilnībā viss nogriezu nost. Bet realitātē ar jauniem klientiem es runāju ļoti maz. Es pārdevu tikai īpašums, kas jau pie manis bija atnākušie, kuri nāca tā, ka mēs tā kā tevi gribam, lai tu palīdzi. Un šo 9 mēnešu laikā es jūtu, ka es biju ļoti atslābis. Man likās, ka, lai atgriezos ierindā, man vajadzēs 3 mēnešus un būšu atpakaļ zirgā. Jo kā es zināju, kā to visu darīt, es zināju visas nianses. Ar realitātē pēc tiem 9 mēnešiem pauzes man bija 9 mēnešu ieskašanās posms, kur tos 9 mēnešos tiešām tās komisijas bija, var teikt, nekādas. Un tā, ka knapi vilka galus kopā un tu tiešām domā, kā tu izdzīvosi. Bet pēc tam, kad es atgriezos, tas pirmkārt tas cikls man palīdzēja sazemēt sevi, nolaist sev ego un saprast, kur tad es esmu un kā es vispār varu skatīties šo visu procesu. Jo man ļoti patīk tā ideja par to, ka neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā tu esi, tu vari būt vienkārši cilvēcisks un pieiet vienkārši lietām, nevis sažģīt visu. Un pēc tam 9 mēnešiem ir bijis labais posms. Ja nebūtu bijis tā pauze, mans plato jau bija teiksim tā jūtami zemāks. Šis arī ir interesants temats par izdegšanu. Jo diezgan daudz dzirdēs. Manuprāt, tas nav noslēpums aģentu vidū, to, kad daudz uzskata, un es pieņemu, ka tā arī ir, kad AVER aģentūrā jums ir kā armijā. Jums ir jābūt disciplīnai, jums ir jābūt atbildībai, jūs tā kā tur diezgan strikti skatās uz jums kā aģentiem, un tā diezgan daudz aģenti arī izdeg. Kā tev liekas, vai pieņemsim, tu definē to, ka tu izdegi pirms tiem 9 mēnešiem? Vai tu biji tuvu? Es sasniedzu savu plato. Jā. Tie bija mani griezti, ko es redzēju. Bet tas bija mans plato. Vai tajā reizē es izdegu? Nē. Tas bija tāds apzināts lēmums, kā es paņēmu pauzi tikai tādēļ, ka es tā izdomāju, ka gribu paņemt pauzi. Atbildot to jautājumu, vispār tas bija saistīts. Es esmu izdedzis
gan 2-3 reizes aģēta karjeras laikā. Mhm. Un tāda pēdējā tāda mini izdegšana bija šī gada ziemā. Mhm. Tikko, Salīdzinoši nesen, jā. tikko, jā. Jo, Ir mais. Jā, nu kā. nu, jā, ir maijs, nu tad Jā. 4-5 mēneši atpakaļ jau bija tā, ka, ja mēs tā atkal retrospektīvi paskatīsimies, man bija 9 mēnešu pauze, 9 mēnešu ieskriešanās laiks, bet pēc 9 mēnešu pauzes sapratu, ka ok, tomēr nav tā, ka es varu vienkārši aiziet no īpašuma nozares. Viņi man ir ļoti iesādusies sirdī. Tas nozīmē, ka es tiešām baudu to, ko es daru. Es arī varu teikt, ka es mīlu procesu, es mīlu īpašuma aģenta darbu. Un es tikai gribēju, nu, visu, ja es tagad septembrī esmu atsācis, tad 2024. gada septembris, nu tad ejam iekšā, bet ejam iekšā uz tādiem 100%. Līdz ar to no 24. gada septembra līdz 25. gada novembra vidum, atskaitot jūniju un jūliju, visos pārējos mēnešos un katrā darbdienā man nebija darbdienas, kur bija zem 12 stundām nostrādāts. 12, 14, 16 stundas. Tas nozīmē, ka, kā iepriekš jau pašā sākumā minējām, cieši personīgā dzīve. Ļoti bieži bija tā, ka 7 no rīta es izbraucu ārā no mājas, un 9 vai 10 vakarā esmu atpakaļ. Mhm. Un pēc tāda pilnvērtīga gada, kurš tā kārtīgi tika nostrādāts, es nevaru teikt, ka tas bija efektīvākais laiks. Tas bija vienkārši stundas, kas tika pavadīts. Bet pēc tā posma, novembrī, es tā domāju, ka man vienkārši ir pauzi. Pēc novembra, pēc decembra, tikai janvārī, 2 mēnešus pēc tam, kad es beidzu tā strādāt, es sapratu, hei, tomēr es biju izdedzis, ka es tur negribu vairs neko redzēt, negribu nevienu runāt, man neinteresē neviens hobijs, man nekas neinteresē. Es biju nedaudz izdedzis. Mhm. Daļa no procesa. Bet kādam, nu, tādā ziņā tu strādā pats ar sevi, tu saproti, kas ir tavi griesti, nu, proti mentāli, ko tu vari paciest, jā, ir tavi mērķi griesti, ko tu gribi sasniegt, tam līdzīgi, bet pieņemsim, kā tev liekas, nu, ir 20-80 likums. Es dzirdēju par tādu, vai ne? Jo 20% no lietām, ko tu dari, nes tev 80% rezultātu. Kā tev liekas, ja tu atrastu tos 20% un labi, vai būtu top jautājums, tas varbūt ir viduvējībai. Bet es domāju, tu strādāji tās, ko tu teici, tur 10, 12, 16 stundas vienalga, tu tur strādāji, nav vienalga malicis. Bet idejiski. Bet, ja tu būtu atradis, nezinu, to visefektīvāko aktivitāti un to tiešām visu to periodu darījis tās lietas, kas tiešām ir nepieciešamas darīt, nu nevis, kā mēs lielākā daļa raku strādājam, un tev pēkšņi fokus aiziet uz citu lietu, tu sāc kaut ko citu, tu nemaz neiegries to savu rātu līdz galam. Tev liekas, tev tāpat tās būtu bijusi tā izdegšana, ja tu tiešām justu, ka pilnībā viss, ko tu dari, tiešām ir tā vērts, un tas arī nesīs to rezultātu. Jo man liekas, ka problēma manā skatījumā uz izdegšanu ir tas, ka tu izdegsi tā, ka tu dari daudz aktivitātes, kurā tu neredzi to īsti jēgu. Varbūt viņām ir ilgtermiņā jēgas, tu neredzi ilgtermiņā to, bet tādā pašā laikā tu nejūti dēļ tā, un tad dēļ tā tu jūties, ka tev viss jau paliek vienalga, tā, ka tu dari, nekas nenotiek. Labs punkts. Es teiktu, ka viennozīmīgi, ja tu spēj atrast uz 20% no aktivitātēm, kurš tu vari veikt, lai dabūtu 80% rezultātu, nu es ticu, ka neiedegsi. Jo, piemēram, atkal pastoties, kā man bija 23. gadā, kad es biju gada aģents, vai 22. Es neatstos. 22. reizi biju gada. 23. gadā, kad bija gada aģents, tad atkal, nu tā ir pagātne, to īsti vairs nevaram skatīties kā realitāti. Tirgus citādāks. Tirgus citādāks, viss mainās, bet, nu, fakts. Un tad tas gads man bija pagājis tā, ka mēs tieši ar Ritu bijām gājuši cauri gada griezumam, un es skatījos, no 8 no 12 mēnešiem bija tādi, kuros strādāju, 4 mēnešus nestrādāju. Tajos 8 mēnešos arī mēs skatījāmies tikai kaut kādas pāris kritērijas, pēc kuriem mēs varējām secināt, ka es strādāju. Realitātē es apzinos to, ka tas gads man bija, tik brīvs, tā ir ceļa, ka strādāju tur 3-4 stundas dienā. Arī kaut ko es darīju efektīvi, iespējams, tā bija veiksme. Tāpēc es tev pat gribētu. Proti, ka tu atkārto to tādu gadu 2-3 reizes, tad jau tu vari teikt, ka tas ir. Jā. Nu, ko tu vēlreiz vismaz? Jā. Un tad šis gads bija godīgi tāds, kur uz robežas. Tur man čuč izpalika, lai būtu pirmais, palika otrais. Es teiktu, ka var dabūt to pašu rezultātu un var dabūt daudz labāku rezultātu, darot relatīvi mazāk darbības. Jo es ticu, ka tas viss saistīts ar enerģiju, un es pats esmu tāds pieejamāks enerģijas ziņā, līdz ar to es
ja esmu pieejams, ja esmu atpūties, atslābinājies, tad man vienkārši nāk objekti, un es arī varu labāk un efektīvāk dot cilvēkam atpakaļ un efektīvāk pārdot. Tā kā es ticu, ka tas ir iespējams. Es pie tā strādāju, man jau ir asistenti, man jau kaut kāds sistēmas procesā, un pie tā tieši strādāju. Zini, kā man tāda mūžīgā baile ir tas, ka tāpat tās nekad nebūs gan labi, un mēs atradīsim veidus, kā kaut ko optimizēt, un tajā brīdī, kad tu par daudz sāc optimizēt, tad tu sāc satraukties jau izdīt daļu optimizēšanas. Man tā ir bijis. Gribu sakārtot, un beigās saprotu, ka ir lietas, kas vieglāk ir izdarīt, nekā tu viņas mēģini sakārtot, ieguldās stundas, un beigās nomainās 3, kaut kādas tās mainīgās daļas, un viss aiziet. Pilnīgi piekrīt. Es vēl nesen sapratu vienu lietu, ka priekš sevis, tā lai labāk saprastu, kā deleģēt darbus, kādus cilvēkus man vajag apkārt un kā kļūt efektīvākam. Es nesen tikai sapratu, ka es esmu labs cilvēks, kurš var radīt kaut kādu ideju, radīt vīziju, un labs cilvēks, kurš spēj varbūt komunicēt, sadarboties un būt cilvēkos, pārdot un tā, bet es esmu slikts darbu paveikšanā. Tas nozīmē, ja es varbūt iesākšu, bet man vajadzēs kādu, kurš man palīdzēs paveikt. Ja mēs runājam par tādām lielām idejām, vīzijām, par mazām lietām nav problēmas. Man ļoti patīk Gerijs Vaynerchuks par šo runāja, ka viņš ir 20-60-20 guy. Viņam ir rekords. Pirmajos 20% viņam jābūt iekšā idejas radīšanā, visā kaut ko tikko minēja. Tad viņš atdod komandai, un tad uz pēdējiem 20% vai arī bija 10-80-10. 10-80-10. Jā. Un tad ir pēdējie 10, kad ir nodošana vai ir izpildīts tas, kā bija, kas mazie kaseciņi, ko tu tur vari palīdzēt. Un es domāju, ka tādi ir daudzi cilvēki, bet tādā pašā laikā man tiešām ir uzskats, ka tev ir jānopelna, lai tu tur tiek. Jā, tu tici tam, jā. Ka tu nevari tā, viss tagad, kur 18-gadīgs gurķis pabeidzis tikko skolu, un tagad es esmu 10-80-10. Es ticu, ka tas ir, līdz tam ir jātiek, tas arī ir kaut kāds izaugsmes punkts, atskaites punkts, kurā tu spēj, pirmkārt, uzticēties citiem, kuriem spēj deleģēt, arī jābūt pašam kaut kādā pieredzē, lai varētu iziet tam cauri un saprast, kas ir labi, kas nav labi. Varbūt mēs abi kļūdamies, varbūt. Jā, bet katrā ziņā ir prieks dzirdēt, ka tu strādā ar sevi. Vispār man prieks, ka nevis tikai par tevi, bet vispār, ka cilvēks strādā ar sevi un mēģina sevi izziņāt. Man liekas, ka tas ir tas, kas, pēc kā es vērtēju, vai, proti, kāds tas cilvēks ir pēc dabas, kā tu saki, tā enerģijas apmaiņa, jā, tādā ziņā, ka es zinu, man patīk, ka tevi komunicēt, bet es jūtu to atdevi, kad ir potenciāls tajā cilvēkā, ka viņš strādā ar sevi un viņš pats savu to dimantiņu slīpē. Nevis to sajies. Ļoti precīzi. Starp citu, Olaf, tu esi tas cilvēks, ar kuru arī man ir patīkami komunicēt, jo katru reizi satiekot, man liekas, kas būs vēl, kas būs tā jaunā ideja. Viņš atkal izdomā. Jo katru reizi tāda sajūta, ka, pieslīpē to, atrodi veidu, kā atrisināt kādu X problēmu. Tagad virzīsimies uz to. Es laiks redzu, ka tu esi tādā kustībā. Un nav daudz cilvēku, kur visu laiku ir tādā kustībā. Tāpēc. Paldies, ka tu pamani. Nē, jākustās. Es uzskatu, ka jākustās un jātīstās un jāmēģina padarīt visu, kas tev ir apkārt labāks, manuprāt. Jo laime pati neatnāk pašam jāuzbūvē. Viņa diemžēl vai par laimi. Jo, ja tu neiec ar smagu darbu, tad tu nenovērtēsi, ja tam viss tiek iedots. Bet, atgriežoties par tevi, jaunie cilvēki, tu minēji to, ka gada sākumā tu izdegi. Izdegšanas sliekšņu. Es tādu mini-izdegšanu. Mini-ugunskurs, jā, tur mazā kūliņa. Jā, mazā kūliņa zirgtelīt parādījās, bet viņa veiksmīgi nodzēš. Jā, bet kā tev liekas šī gadā, tu vari būt top aģentūrā? Jā. Tas par tādā ziņā, kad ir pagājuši 5 mēneši, jā? Tā ir māja beigas ir. No 5 mēnešiem, kas ir bijuši, tad tā kā tev 2 mēneši bijuši labi mēneši vai tikai 1 mēnesis, un kā tu redzi to visu virzību uz to top aģentu? Ir ok. Vai es varētu būt viennozīmīgi, vai es turos pie plāna, nedaudz iepaliek, teikšu, kā ir. Sajies. Sajies. Jo man bija paredzēts tā, ka kad es savu šī gada mērķi liku, kad es jau tur rētēju 12 mēnešus iekšā, bet janvāri un februāris vispār, var teikt, nestrādāju. Tas nemē jau es esmu 2 mēnešus no 12 jau esmu pazaudējis. Jā. Un esošās pozīcijas, teiktu, visas iespējas ir. Jāstrādā, bet es tagad gribu strādāt 20-80,
modeli, bet es apzinos to, ka parasti ir tā otra galība, kad sanāk, tad es vispār nestrādāju, var teikt, vai daru ļoti niecīgi, un beigās it kā atnāk. Ir jādara lietas arī, kuras tev nepatīk. Jā, tieši tā. Pagaidām es cenšos darīt vienkārši visu, kas jādara, lai es vienkārši sasniegtu rezultātu. Kāds attīstīsies, nezinu, bet man patīk, ka visi cilvēki pie manis nāk, viņi grib man sadarboties. Visi tie darījumi, kuri atnāk, visus mēs viņus noslēdzam, visi ir ļoti labi darījumi, kas ir, piemēram, tur vai nu kaut kā tirgus rekordi, vai arī sarežģīti īpašumi, sarežģītas problēmas. Man jau pašam ir prieks par to, ka ir daudz īpašumu, kuriem ir kaut kādas problemātiskas situācijas, vai juridiski, vai tehniski. Es viņiem pieeju tā ļoti brīvi, viegli atrisinu un palīdzu īpašumu realizēt, tikt kaut kādā nākamajā posmā. Tā kā potenciāls ir un es virzos uz to. Jā. Lēnām malies, lai būtu. Jā. Bet man gada aģents tagad ir tāds jau, kad, hei, tas ir tikai kaut kāds tituls. Tas ir forši, bet tas ir tituls. Man vairāk ir svarīgi tagad, lai es pats varu būt savā ādā, varu justies labi, atpūties, uzlādāts, enerģisks, lai es varu darīt lietas ikdienā, kas man piepilda, nevis tikai tupa darīt lietas, kas ir vajadzīgas. Jā. Man pagaidām tas lielākais izaicinājums ir būt disciplinētam un strukturētam, bet es zinu to, ka man vēl tiek procesēts visi galvā, un es strādāju pie tā, lai es kļūtu par tādu disciplinētu, strukturētu aģentu, kas foršā veidā miedarbojas ar šo manu iekšējo patīkamo tādu vieglo haosu, kontrolēt haosu. Jā, kontrolēt haosu, tas ir termins, jā. Katrā ziņā mums jau vēl daudz, kas priekšā mēs esam viena gada, vai tu biji, kur gadu tu biji? Piedod. Par tādu nepieklājīgu jautājumu klausīšanos. Nezinu, atbildēt. Kurš gadu? 98. Mēs esam viena gada. Jā? Sanāk, ka tāpat nav 30 vēl. Jā. It kā, cik es sapratu, kaut kur es lasīju, kad vīrieša pīks ir 38. Laiks vēl ir. Līdz to paļauju. Otru reizi. Nē, tādēļ tā es saku, ka ļoti forši redzēt, ka, tu ieguldies tagad, lai nākotnē varētu proti izmantot to 1080 vai arī to pašu 2080. Mums jāliek daudz subtitriju. Nav stāprist. Es starp citu, man ir viena tāda lieta, ko es gribētu vairāk īstenot. Es gribētu vairāk kaut kādas situācijas, kuras var palīdzēt cilvēkiem atrisināt dažādas mantojuma un šķiršanās lietas, jo man šis pats process liekas interesants. Viņš ir izaicinošs. Otrs. Tā nav vairāk kā jurisprudence? Jā, bet es pēc piesaistu cilvēkus, kuri ir juristi, vajag, vai advokāti, bet vismaz šīs visas nianses saprast, ļoti bieži nepieciešams būt mediātoram, cilvēkam, kurš pa vidu šo visu sarunu novada. Un vienkārši risināt šīs tieši lietas. Tas ir saistīts jurisprudence, bet, Es esmu elektriķis. esmu bijis elektriķis, varbūt ir jurists. Es tad dirkstelē māku strādāt. Tā kā, kopumā liekas, ka interesanti šī tēma, kur izaicinājumi un problēmas. Tā kā, mazums. Tev patīk risināt problēmas? Man patīk risināt problēmas, jā. Tā ir laba lieta. Ir sevišķi, kad ir bijuši izaicinoši darījumi, kur kāds cits cilvēks mēģinās šo darījumu novest, pēc kāds aģents vai pats īpašnieks, un viņiem nekas nav izdevies. Vai arī ir īpašumi, kas ir super izaicinoši. Satnāku, visu izdaru, ir daudz ko šīs problēmas, kuras atrasinu un nonākam līdz darījumam. Tās situācijas, kuras man iedod tādu prieku un piepildījumu, jo tā ir svedus lielāko vērtību un pienesumu. Tagad nesen starp citu vienkārši, lai kas klausās saprot, par kādām situācijām tu runāts, nav saistīts ar tevi. Es dzirdēju, kā Alūksnē, ja nemaldos, tavu kolēģi Dins stāstīja par to, ka ir māja, kuru viņš grib iegādāties, ja es pareizi sapratu, un pārdod īpašnieks, kuram pieder domājamā daļa, otra daļa pieder cilvēkam, kuram nav mantinieku un kurš ir aizgājis. Un tā domājamā daļa kaut kur ir. Un viņi nevar iegādāties, tādā ziņā nevar tā, ka tas piederēja tur, cik es saprotu, tad pēc tam tas pāriet kaut kādā ziņā uz pašvaldību. Bet ir daudzas sarežģītas situācijas ar to nekustamo. Nav tā, ka, lūdzu naudu, paldies par atslēgām, vīns tev un uz redzīti. Jā, es tevi saprotu, ka varētu būt interesanti, bet... Ir ceļš, kur ir kaut mistiski cilvēki. Kā lai dabū viņu kontaktus vispār rokā, kā lai viņus atrod? Jā, pieņemsim ir, kur
Es esmu noskatījis zemes gabalu, es gribu iegādāties. Es nezinu, kam tas zemes gabals pieder. Viņš nav tirgošanā, es vienkārši izdomāju, es to zemes gabalu gribu. Kurus eju, ko zemes grāmatas, kadastrā maksas, es samaksāju par informāciju par cilvēku, atradu viņa personas kodu, neju uz banknotu meklēt. Paturpīju viņu jau, ka nevarēs atrast. Iespējams. Nebūšu eksperts, bet, teorētiski, jā, vienkārši zini, kas par zemes gabalu. Kadastrā atrod šo zemes gabalu, tikai sākotnēji tev jāpielāgojas kadastras LV sistēmā, lai vispār redzētu informāciju. Tā, kad tas ir, tev ir iespēja nopirkt par nelielu summu tā informāciju par īpašnieku. Uzzini, kas ir īpašnieks, atrod viņu Facebookā. Tas tāds vienkāršākais variants. Ja ir vecāks, tad draugos. Ir vecāks, tad draugos, jā. Reti, kad būs tik viegli atrast numuru. Tāpēc tie ir tādi mazā izmeklēšana. Man arī tie procesi liekas ļoti interesanti, ka tev nav nekāda informācija un tev ir jātiek kaut kādā ziņā līdz īpašniekam vai līdz pircējiem, piemēram. Atgriežoties par starpniekošanu. Visu to tu minēji, ka tu strādā Rīgā pierīgā. Rīga pierīga. Tev liekas, pieņemsim tas, rekurādījus, kurā tu strādā. Viņš nav par lielu. Es nezinu, vai par lielu. Es nesaņems. Es to prasu vienkārši tā. Tādā ziņā, ka mēs kaut kad esam runājuši, ka, man liekas, no satura puses būtu baigi forši, ja tu izdomā, kur ir 1, 2, 3, nezinu, reģioni, kuros strādā, nezinu, tur teika Āgenskalns vienalga kas, un tad tu mēģini to iekšējo tirgu kaut kā kustēt, bet varbūt tas ir tiešām baigi makro līmenī. Makro vai mikro? Mikro līmenī. Bet kā tu skaties uz to diapazonu? Tu skaties, tas tikai dēļ tavas loģistikas, kā tu vari izbraukāt, vai tas? Jā. Man ir 2 kritēriji. Viens kritērijs, vai tas tirgus vispār ir pietiekami liels, jo Ikšķila, piemēram, ir tā vieta, kur es zinu, katru darījumu, katru īpašumu, kas tiek pārdots, vai vismaz zinu informāciju par to īpašumu, vai zinu vēsturi par īpašumiem. Ikšķila ir tā vieta, kur es zinu, ka, kas tur varēšu visu izdarīt. Tur arī visi rekordi ir uzstādīti tieši no manas puses pēdējos gados. Plaks. Starp citu. Jā. Atkal viss, kas ir Rīgas labais krasts un Rīga, man pirmkārt tas ir loģiski, tikai tāpēc, ka tā distance... Jā, tieši tā. Braucot no Ikšķilas iekšā Rīgā, pa jebkuru pusi man tas sanāk pa ceļiem uz Rīgu. Ja, piemēram, es tirgoju īpašumu Babītē, pat tur ir tā, kad es aizbraucu tās pašas 45 minūtes no Ikšķilas līdz Babītei, nekā, piemēram, man jābrauc, ja es pat dzīvotu Rīgā, ja es dzīvoju Juglā, man jābrauc, piemēram, līdz tai pašai Mārupē, man tur sanāk pat ilgāks ceļš. Līdz ar to man pierīga Rīga ir loģistiski tīri visparocīgākais variants. Ideālākais gadījums, kur es strādāju, ir Rīgas labais krasts Rīga. Un tā. Un kāds vispār ir tirgus? Vispār tā, cilvēks tā klausās, viņš domā par tirgot vai netirgot īpašumu, viņa jau vienmēr atbildu tirgot. Jo potenciāli tirgus var cenas kāpties, bet mūsu tagad Rēzaknē ir situācijas visādas, cilvēki baidās, nebaidās. Kā tu vērtē patreizējo tirgu vispār globāli no aktivitāšu puses, ko tu redzi kā aģents? Tirgus ir ļoti aktīvs, tā, kad ieliekot īpašumus pa viņiem naudas zvani. Aktivitāte ir liela. Darījumi notiek salīdzinoši īsā laikā pēc sludinājuma ievietošanas brīža. Bankas dod kredītus, tirgus cenas salīdzinoši augstas. Kā tirgot vai netirgot, saku tirgot. Es tagad turpinu. Bet, piemēram, Rēzeknes situācija, vispārīgi situācija, kas notiek ģeopolitiski, pēdējo mēnešu laikā ir pacēlus augšā tādu šumu tirgu, vismaz no kaut kādas mazas relatīvi daļas, ar kuriem sanāca sadarboties, ka viņi tiešām vēlas savus īpašumus pārdot tikai tāpēc, ka viņi grib pārēties kādu vietu, kas ir drošāka. Tas arī ir ok. Bet vai tirgot vai netirgot, saku tirgot, jo tirgus cenas ir īpašumiem kāpuši, viņas jūtami kāpuši. Galvenā tagad nianse, kas varētu ietekmēt tirgu un vispār to, vai izdodas pārdot, ir tas, cik mēs objektīvi cenu esam noteikuši. Ja cenai noteikti pa augstu, neizdosies pārdot. Un tagad arī es biju skatījies un taisījis, apkopojumu priekš vienas lekcijas, un tagad izteikti Rīgā var just to, ka renovētās ēkās cenas pieauguši pēdējā gada laikā par 15%. Bet vēl viens fakts, kas kaut kādā ziņā ir parāda šo reālo situāciju, 20%
20%, aptuveni 20% šis ir tas skaitlis, kas ir starpības starp sludinājuma cenu un reāla darījuma, kas notiek. Tas nozīmē, ja, piemēram, mēs par 100,000 esam ielikuši savu īpašumu pārdoties, reāli darījums notiek par 80,000. Un tieši šis ir tas, kas nosacīti kropļo tirgu dotie brīdī. Tā kā, ja cena ir atbilstoša, īpašumu var pārdot. Ok. Tu minēji, jā, ka tirgus ir aktīvs un pa īpašumu jau rekur arī liels pieprasījums. Un ja cilvēks nosaka savam īpašumam pareizu cenu, kāpēc lai izvēlētos tevi? Kāpēc lai izvēlētos nekustamā īpašuma aģentu, lai palīdzētu tirgot, ja tas notiek ātri, pieņemsim? Tas ir tieši mani vai vispār, kāpēc aģenti izvēlēties? Pagaidām aģentu un tad tevi par. Kāpēc aģenti izvēlēties? Nu, pirmkārt jau jāņem vērā to, ka mums katram ir sava stiprā puse. Ja, piemēram, mana stiprā puse ir labot zobus, pēc mums ir zobārsts, visticamāk, es nebūšu labs īpašumu pārdevējs. Plus vēl, ja es neesmu pārdevis nevienu īpašumu, vai arī esmu pārdevis kaut kādus īpašumus, visticamāk, tas ir bijis kaut kāds papildus projekts. Līdz ar to ikdienā mēs tāpatās ar to nenodarbojamies. Ja mēs ar to ikdienā nenodarbojamies, tad loģiski, ka jebkurš cilvēks, kurš to dara ikdienā, viņš to izdarīs labāk nekā mēs paši. Pēc, ja ir vēlme pārdot pa augstāko cenu, tad būtu loģiski vērsties pie cilvēkiem, kuri to dara ikdienā, kuri tiešām strādā pie tā, lai pārdot īpašumus pa augstāko cenu, viegli, ātri un dārgi, kas izklausās klišejiski, bet tāds ir mērķis. Tad tie ir loģiski. Man patīk uzticēties speciālistiem, nevis pašam censties izburties. Kaut gan mēs esam latvieši un gribam uz visām pozīcijām ietaupīt, tas kopējs maksā 2 reizes. Tas dzīvē pierādies vairāk kārt. Varbūt, lai cilvēki saprastu, kas klausās, kas ir noklausījušies tik ilgi tā kā. Aģenta darbs nav pliki ielikt SSA sludinājumu, saņemt zvanu un atvest cilvēku un parakstīt līgumu. Varbūt to arī pastāstīt pa 12 soļiem. Ne par vairākiem soļiem, ko jūs veicat. Lai vienkārši cilvēki var pārdot pašu savu īpašumu. Ir konkrētas situācijas, kad varbūt pat ir ieteicamāk pārdot savu īpašumu pašam. Kad, nezinu, elementāri, kas tur ko tur labi, kas ir elementāri, definē elementāri, kāds saka. Bet kas ir tie soļi, kas ir viss tas pārdošanas process, varbūt tu vari pateikt, tā kā mārketings ir viena lieta, bet tie nākušie soļi, kur tu sazinīsi cilvēku, tos viņu kvalifikātu stāsti to visu. Tas ir diezgan apjomīgs process, lai ieskicētu pilnīgi visus soļus. Īsumā, lai vispār sāktu pārdošanu, ir jāsaprot, kāda ir tā reālā cena. Tikpat labi jūs arī varat darīt to paši, es vienmēr priekšu pilnībā katra īpašuma veids tirgus izpēti, kur es saprotu gan vērtētāju viedokli, gan es apzinu visas konkurences, nozīmē, kā iepriekš jau Rolf pieskārāmies, ka ir konkrēti sludinājumi, kas ir ievietoti mūsu rajonā, es katram no viņiem uzzinu, saprotu situāciju. Plus vēl analizēju visus darījumus. Un tā ir tikai tāda kā pirmā fāze, kuras nosaku reāli augstāko cenu, par kuru var pārdot. Tālāk jau tās ir tik daudz detaļas, kā, piemēram, kur mēs ieliekam sludinājumus, kā mēs viņus ieliekam, kas tiek sludinājumā iekļauts, kā, piemēram, 3D tūri, ko arī tu palīdzi sagatavot. Profesionāls bildes tekstu, un tās arī tāds pamatlietas, bet neviens jau neskaita iekšā to, ka, piemēram, katru reizi tev ir jāpacēj telefons, arī, ja tu nepacēl, tev ir jāatzvana, vai kā tu šo sarunu veids, ka pircējs uzvana, kā tu viņam radi šo interesi par īpašumu, vai tieši neradīji interesi par īpašumu, kā tu pastāsti konkrēts niens, kā tu noprezentē īpašumu, kad pircējs atnāk, kā tu viņu sagaidi, kāds tu pats esi kā cilvēks, kurš komunicē. Jo nav jau problēma atnākt, parādīt un vienkārši, bija, nebija. Tev jau jāzina arī, ko tu saki, kā tu saki. Tās mazās nianses, viņas sasumējas. Beigās, ka pircējs pasaka jā vārdu, cik ātri virzās uz darījumu, kas ir nākamie soļi. Piemēram, aģentiem ļoti bieži ir atlaižu kodi ar bankām, ja cilvēkam ir bankas finansējums. Cilvēkam uzreiz būs daudz vieglāk sadarbība ar aģentu un vispārīgi īpašumu šo pirkšanas procesu, jo viņam jau ir cilvēks, kas parūpēs par to. Tādi daudz mazi soļi, kas palīdz gan pircējiem, gan pārdevējiem beigās uzvelpot un vienkārši justies brīvi tajā procesā. Un it sevišķi cilvēkiem, kuri pērk pirmos īpašumus, viņiem, vai pārdot pirmo īpašumu, viņiem ir emocijas. Un tad aģents ir tas, kurš to palīdz procesu padarīt tādu vieglu, saprotamu un tādu, baudām, lai tas tiešām
īpašuma pārdošanas process vai pirkšanas process būtu tāds, tu atceries, un tāds, šis bija kaut kas labs. Tas bija mans pirmais īpašums, un te noslēdzās viens mans dzīves cikls, un te sākās nākamais. Un to pašu izdzīvot procesu ir daudz vieglāk ar aģentu. To var arī pats izdarīt, bet nereti tās ir galvas sāpes. Labi. Tagad, kāpēc izvēlēties tieši tevis? Enerģija, jā, bet kāpēc Mums ir 4 aģenti. ar ko tu sevi pozicionētu, kāpēc izvēlēties tevi? Un nesaki sajies. Pirmkārt, es lieku pa priekšu visām komisijām cilvēcību. Otrkārt, es parūpējos, lai process būtu nevis klišejiski, vienkārši patīkams un viegls, bet lai viņš būtu tāds, kurā te ir pirmkārt viegli. Tev ir iespēja justies viegli, tev ir iespēja justies tā, ka tu sadarbojies ar draugu, ar kuru tev ir viegli ne tikai komunicēt, bet tev ar viņam viegli uzticēties. Tādā veidā tu zini, ka tas īpašums, kuru tu pārdod, ir drošās rokās. Trešais, mans ego man neļauj pārdot īpašumu par zemu cenu. Līdz ar to visu, ko es pārdodu, es cenšos pārdot par augstākajām cenām vai rekordiem. Tāpēc, ja tas ir īpašums, kurus redzu, ka to var izdarīt, tad mēs to darīsim. Un ceturtais, vienkārši patīk, ka es ar katru šo cilvēku atrodu kaut kādu šo klikšķi, odziņu, kur mēs arī kopā varam justies tādā patīkamā miedarbībā, kur patīk atrasties vienu otru klātbūtnē. Šīs tās 4 lietas, kuras ir svarīgas man, un arī klienti, kur nāk pie manis, viņi ir šādi. Līdz ar to, ja ir kāds cits aģents, ar kuru viņi grib sadarboties, droši. Bet šīs lietas, kas man ir svarīgas un kuras es arī dodu vienmēr šiem cilvēkiem. Un papildus ir aktuāls vēl 90 dienas. Tas ir vēl aktuāls. Ir vēl aktuāls. Ir vēl tā kā aktuāls. izmantojiet kamēr. Jā. Ok. Paldies tev, ka veltīji šo laiku atbrauc līdz Cēsīm. Un es ļoti ceru, ka šogad es būšu ballē. Balle notiks Averā vicemē. Jā. Es zinu. Šo es nezināju. Es zinu dažreiz vairāk nekā cits. Bet es ļoti ceru, ka tev izdosies, tev sanāks sevi novest tur, kur tu vēlies, un es ticu, ka tas arī notiks. Tā kā man pat tev nav ko vēlēt. Būs sajies, tu sevi kontrolē, un tas ir galvenais. Paldies, Olaf, ka uzaicināji. Cēsīs atgriezties man vienmēr ir prieks. Dzimtā pilsēta, un it sevišķi jau ar vidzima ofisā, katreiz esot šeit, tas arī esmu mājās. Yeah. Paldies par sarunu. Paldies.